Labi, sākam. Labvakar. Prieks redzēt cilvēkus, interesantus. Labvakar. Šodien pastāstīšu, kur, kā iegādāties Bitcoin. Tā varbūt nebūs tāda tehniski ar screenshotiem galīgi tāda nebūs prezentācija. To es uzreiz gribu pateikt. Lai gan sākumā tā bija domāta, bet no Kristapas saņēmu ierosinājumu vairāk pastāstīt par savu pieredzi. Man ir tāda varbūt mazliet specifiskāka pieredze, bet jā, gan no kā privāta personas viedokļa, gan kā uzņēmēja viedokļa pastāstīšu par atšķirībām, par plusiem, mīnusiem. Un šis vairāk būs nevis kā mācību stunda, bet noteikti kā pieredzes stāsts, dalīšanās pieredzē. Es joprojām jūtos ļoti nedroši kaut ko stāstīt, es joprojām jūtos ļoti dumšs, bet tāpēc es to saucu par pieredzes stāstu un noteikti komentējiet, labojiet, varat uzreiz jau komentēt, ja kaut kam nepiekrītat. Bet ceru, ka daudziem būs interesanti, gan tādiem, kuri vispār tikai domā iegādāties pirmo bitcoinu vai mazliet mazāk, gan arī tiem, kuri varbūt ir jau diezgan daudz investējuši, bet kā privāta personas un varbūt pastāstīt par aspektiem, kādu plus mīnusi, ja to dara no uzņēmuma. Jā. Tā, jā, es esmu Raivis Ieviņš, ar bitcoinu esmu pazīstams, varbūt iesaistos kopš 19. gada. Un jā, joprojām jūtos tā, ka ļoti daudz vēl kā ir nezināma, bet ļoti ticu bitcoinam. Ir sanācis arī nopelnīt. Tā, tad uzreiz tā kā ķeršos versim pie ragiem. Tad šodienas stāsts ir par to, ka bitcoinu var iegādāties gan kā privāta persona, gan bitcoinu var iegādāties kā uzņēmums. Esmu darījis abas divas lietas. Sāku kā privāta persona, šobrīd cenšos pāriet uz atstāt tikai kā uzņēmuma kontā. Bet labi, par to tad kādi plusi, kādi mīnusi. Kāpēc es vispār par to uzņēmuma sfēru runāju? Es varu izstāties, ka sevi jūsu vietā daudzu, kuriem nav uzņēmumi, tad tas īstenībā varētu likties diezgan ķēpīgi speciāli šim mērķim dibināt uzņēmumu. Jā, bet ja kādam jau ir uzņēmums, tad tas varētu būt citādāk. Un tas bija arī tas mans gadījums, kad man jau bija uzņēmums, bija kaut kādi brīvie līdzekļi, un tad es domāju, bet kāpēc gan ne? Un tad tā doma ir tāda, jā. Nav gluži tā, ka uzņēmumiem nav jāmaksā nodokļi, bet jā, tur jau drīzāk jau tas būtu stāsts par, es kādreiz daudz esmu mācījies no Roberta Kiyosaki. Tā galvenā doma ir tāda, ka kamēr tu un Latvija arī tagad ir mainījusies likumdošana, jau dažus gadus, kamēr tu no uzņēmuma nevēlies izmaksāt ārā dividendēs kaut kādas naudiņas, tad tikmēr tev nav jāmaksā kapitāla pieauguma vai uzņēmuma ienākuma nodoklis. Jā, tādas likums. Kā tur sanāk? Nē. Jā, vienmēr sakot 20%, jā. Ja tu gribētu, ja uzņēmums labi pelnīs un tu gribi izmaksāt dividendus, tad jāmaksā 20%. Jā, un kamēr tā naudiņa paliek uzņēmumā, tikmēr nav jāmaksā. Tad jūs noteikti prasīsiet, bet kāda jēga no naudiņas uzņēmumā? Man taču vajag, nopirkt mašīnu vai māju. Tad īstenībā daudz ko var nopirkt arī uzņēmums var daudz ko nopirkt, ko var izmantot. Labi, bet tas ir cits stāsts pilnīgi, par ko es runāju. Bet es apmēram gribēju to virzienu iedot, lai saprastu, kāpēc es saku, ka var nemaksāt nodokli. Tā, bet kā privāta personai, man liekas, es neesmu pamēģinājis vēl, varbūt kāds no jums var padalīties ar pieredzi, kas to jau ir darījis. Es šobrīd neesmu izmaksājis ārā vairāk nekā es būtu ieskaitījis.
nu, labi, kāpēc es saku izmaksājas, tāpēc, ka es izmantoju centralizētās biržas. Tas, kā es par to vēl runāšu, bet es tā kā vajag atsauci uz to, jo citādi nevar saprast, ko nozīmē ieskaitīs. Tad no bankas konta pārskaitīs uz kriptovalūtu biržu. Bet, cik es saprotu, no tā izbēgt nevar, jo šobrīd es vienu nelielu naudu pārskaitīju no biržas uz savu kontu, to pašu kontu, no kura es pirms dažiem gadiem biju skaitījis. Tad banka uzreiz paprasīja atskaitīties, kas tas tāds ir. Un, labi, tas bija īstenībā pavisam nesen, tā kā banka man atbildēja paldies par informāciju. Ja kaut ko vēl vajadzēs, tad teiksim, dažas dienas pagājušas 15,000 eiro. Jā. Jā, tā kā es gaidu, es tiešām neko slikti neesmu darījis, man sirdsapziņa tīra. Tā kā par to, ka ķēpas ir kaut kādas, jā, es ar to rēķinos, bet nekas... es ticu taisnīgumam, jā. Labi. Jā, man tie 20% liekas ļoti daudz, tāpēc labprāt ietaupīt uz to. Bet atkal tā kā tajos svaru kausos vēl dažas lietas ir liekamas. Pie privātpersonas tur plusi būtu, ka tur es tā kā ilgi par šo jautājumu domāju. Man liekas, ka privātpersonai iegādāties ir vairāk variantu. Kāpēc? Tāpēc, ka uzņēmumam ir ļoti jāatskaitās par visu. Es neesmu to pamēģinājis. Es domāju, kas būtu, ja, piemēram, tagad mans uzņēmums, nezinu, jebkura no jums, iepirktu mazliet bitkoina. Vajadzētu pretī, lai es to rēķinu izrakstu. Jā, jo uzņēmumam visas tā kā... Bet redzi... Bet, ja godīgi, jā, es par šo domāju, bet es domāju, paga. Bet tad man tieši ar kriptovalūtu biržu arī šis jautājums bija. Es ar grāmatvedu runāju, es teicu, bet es nevaru iedot nekādu dokumentu, nepiedāvāju, es meklēju. Birža nepiedāvā nekādu dokumentu, ka kaut kāds darījums ir noticis. Labi, konta izrakstu piedāvā, bet tādu kā rēķinu vai kaut ko tam līdzīgu, nē, tādu nepiedāvā. Tad kā man pierādīt? Tur par to vēl runāšu, tur ir baigās problēmas bijušas. Jā, tā kā, vienīgais, ja es no konta pārskaitu, tad vismaz ir redzams, un tad es tā kā pasaku, ka, lūk, šis ir tas bitcoin iegādes darījums, šie 1000 tur aizgājuši, ir lūk tur. It kā ar šo pagaidām ir pieticis. Jā, jo, labi, es atkal steidzos uz priekšu, bet īstenībā jā, par to es stāstīšu vēlāk. Pagaidām šie kā tādi mani apgalvojumi varētu būt par to, vai jūs man piekrītat vai ne, varēsiet vēlāk tā kā spriest. Nākamā lieta, tas vēl tāds interesantāks jautājums ir, tā kā es neko noziedzīgu neesmu grasījies darīt, tad man it kā pārāk, tas drīzāk tas privātuma jautājums. Tur varbūt pat Kristaps varētu kaut ko vairāk pastāstīt, vai tas ir svarīgi vai nav svarīgi. Jo ne tikai Kristaps, es ar daudziem runāju, daudz ļoti uzsver to privātumu, bet man īstenībā viņš šobrīd nav licies tik ļoti svarīgs, ka es varu palikt anonīms. Ļoti īsti pateikt par to privātumu uzņēmumu viedokli. Kamēr tas viss ir tā, ka tad brīvie līdzekļi, kas tiek kaut kādā centralizētā biržā konvertētas bitcoin, tad viņi tur kā vērtību un neko citu nedara. Varbūt tad tas nav tik būtiski, bet ja tev ir situācija, kurā tu kā uzņēmums grib pieņemsim, ka tev rēķina apmaksā bitcoinā un, teiksim, tu kādam maksā bitcoinā, tad tev privātums kļūst svarīgs, jo, ja pieņemsim, rīkosies visdebilākajā variantā pēc privātuma, tas ir, nezinu, tu visu laiku lieto vienu bitcoina adresi vai ne, tu to visu skaidri. Principā, kurš redz to tavu adresi, viņš redz tev pilnu maksājumu vēsturi un uzņēmumu viedokļā. Manuprāt, tur privātums ir ļoti svarīgs, jo, principā, tu negrib, ka visi tevi konkurenti, piemēram, redz, kāda ir tava finanšu plūsma. Jā, ļoti, ļoti labu lietu Kristaps pateica. Ja varbūt nebija dzirdams ierakstā pietiekami skaļi, es pateikšu galveno domu. Jā, tad kāpēc es par to nejēdzu? Jā, jo es tomēr neesmu tik dziļi iekšā bitcoinā. Reku forši Kristapa komentārs. Jā, tad bitcoin... Lai gan
pasaulē ceļo mīts, ka bitkoins ir šausmīgi anonīms. Īstenībā viņš nav šausmīgi anonīms, un ja ir visādas interesantas ziņas bijušas, jā, kad ir izsekots, un arī mēs te varam par visādiem uzņēmumiem uzzināt, vai ne? Izsekojums, viņš ir atkarīgs, kā tu lieto bitkoinu, kas ļoti maina to privātumu līmeni. Ok, nu jā, un tādiem nepieredzējušiem un dumjiem kā es, tad es noteikti darītu nepareizi. Un, jā, tādā ziņā, tad, ja es izmantoju vienmēr vienu adresi, tad, un it sevišķi tas caur tā kā biržu ir. Jā. Nekad. Bitcoins nav pat paredzēts, tas ir tāds tā kā blakus efekts, ka tas strādā, bet nekad sākotnēji bitcoins nav bijis paredzēts, kā adresi tiks atkārtot. Nu jā, tad vienmēr sakot, tā galvenā doma laikam būtu tāda, ka mans uzņēmums tad sanāk, ka parāda visu tā kā vēsturi, visas darījumus sliktākajā gadījumā, jā, ko mēs varbūt ikdienā tā nevēlamies, varbūt konkurentiem un vēl nezinu kam parādīt visus darījumus, visu, kas ir pirkts un pārdots uzņēmumu iekšienē. Savukārt, jā, bet tad sanāk, ja es gudri rīkojos, bet ja caur biržu, tad es arī varu tā kā to anonimitāti saglabāt, ja caur biržu esmu iegādājies. Man liekas, ka nē, vai ne? Jo tas, kas ir bijis biržā... Anonimitāti pret ko? Nu, birža ir visi tavi dati un kaut kādām valsts iestādēm, ja vajag viņu uztaisīs pieprasījumu, tai biržai arī tā būs visas datus. Bet arī biržās, teiksim, lielākā daļā, Binance, es zinu, ka to nevar, bet normālās biržās jau tev nodzis ar slēķi pakustību. Normāls biržas piedāvās tev katreiz ģenerēt kaut kādu citu adresi, un tad, teiksim, tas blokķēdi ar tie darījumi neparādīsies tā kā saistīt. Vienīgais, ko varēs redzēt, ka kāds ir veicis darījumu ar konkrēto lielo biržu. Bet tas ir, tavā gadījumā, ja tu pieņemsi bitkoinus par kaut kādu preci vai pakalpojumu, tad jau tev būs citas sistēmas, tev būs vai kāds maksājuma procesors pa vidu, vai arī tu pieņemsi savā makā. Tu jau nepieņemsi taisnot centralizētā biržā. Parasti. Nu jā, tad kā privātpersonai ir vieglāk saglabāt privātumu, piemēram, neiegādājoties centralizētā biržā, bet kādā no citiem veidiem, par ko es pastāstīšu pēc tam. Jā, piemēram. Vai no manis, vai no tevis, vai no vēl kāda. Tā, tagad es aizmirsu, ko es biju domājis ar to neatskaitīties, atskaitīties. Es sāku runāt par privātumu, bet īstenībā atskaitīties tas bija, tā kā, tas ir, tad mana grāmatvedība, parasta grāmatvedība ir pietiekami sarežģīta lieta, un ne mēs katrs jūtamies pietiekami kompetenti, un mēs piesaistam kādu ārpakalpojumu grāmatvedi, un grāmatvežiem ir pienākums tos noziedzīgi iegūtos līdzekļus tur ķerstīt. Un līdz ar to ir, tas bija to es biju domājis ar to, tad diezgan ķēpīgi visādi dokumentu aizpildīšana, kaitinoši, citreiz ļoti neērtas formas un briesmīgi, jā. Tas arī diezgan daudz laika aizņem un tā atskaitīšanās. Savukārt, kāpēc kā privātpersonai nav jāatskaitās, tāpēc, ka tu pats par savām finansēm atbild. Ja sanāk grāmatvedis atbild par tā uzņēmuma finansēm, tad par savām privātajām finansēm neviens cits neatbild kā tu pats. Un tad tu zini, ka tev tie līdzekļi, par ko tu pirki, bitkoinu nav nelegāli iegūti. Ja? Vienīgi atskaitīšanās, kas tev idejiski būtu jādara. Ja tu nopērci bitkoinu, pēc tam ar peļņu pārdod viņu atpakaļ pret eiro, tev ir kaut kāds ienākums, tad idejiski tev kāda ienākuma deklarācijā tas būtu jādeklarē. Jā, tur ir kaut kāds summa. Dienestam, ka tas ir ienākums no kapitāla. Jā. Man liekas, skaitās ienu no kapitāla. Jā, šo nērtības vairāk lieku pie tā nodokļa maksāšanas. Tas viss ir kopā zem tā jautājuma nodokļa maksāšana. Jā. Bet atskaitīšanās vairāk ir par to, no kurienes tev tā nauda un tam līdzīgi. Saki, lūdzu, tev viņš bilancē sēž kā
kā naudas līdzekļi vai kā... Šis ir tas ļoti interesantais. Tas būs, jā, es atļaušos iepauzēt par to. Atskaitīšanas arī, tā, ka tu noslēdz gada bilanci, kā sakot, tad tev ir vai nu iegūmi vai zaudējumi. Par šo es stāstīšu, man ir ļoti interesanti gājis, jā. Labi, tātad es te minēju kaut kādu nodokli, ka jāmaksā kaut kāds nodoklis, nu, lai ir precizitāte un skaidrāks, jā, tad nokopēju no valsts ieņēmuma dienestā mājaslapas šādu teikumu. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme ienākumiem no kapitāla pieauguma ir 20%. Tātad, un šeit man ir arī piemērs. Pieņemsim, kaut kad pagājušajā ciklā pirms pēdējos dažos gados zemākā cena bija apmēram 15,000 eiro. Tas arī uztrāpīja uz viņu, bet man, diemžēl, nebija daudz naudas tajā laikā. Nepirku bitkoinu, tas ir daudz, jā. Un pieņemsim, ka šobrīd cena ir, jā, nevis pieņemsim, bet jā, tieši šobrīd arī cena ir aptuveni 60,000 eiro, nu tā kā būtu laba peļņa, un tad tas kapitāla pieaugums ir tā starpības starp nopirkšanas cenu un pārdošanas cenu. Protams, ja pārdod mazāk, tad tur attiecīgi rēķina tur procentuāli cik, jā, bet es tā ņēmu apaļus skaitļus, un tad tas kapitāla pieaugums būtu 45,000 eiro, un 20% no 45,000 eiro ir 9,000 eiro būtu jāsamaksā. Jā, daži man saka, bet paskaties, tu taču nopelnīji 45, un kas tev tur nesamaksāt 9,000. Bet 9,000, man liekas, ir daudz, jā. Vai ne? Jā, un es par to risku arī vienmēr saku, jā. Jo tajā brīdī, tad, kad es būtu pakāsis un būtu kaut ko, gribēju rupju vārdu, sabaidījies. Kāpēc, no daudz ko ir labi darīt no firmas, kā privātpersona, tu tos savus mīnusus nekādīgi, tas, ka tev vienā gadā bija mīnus, tu viņus nevar tur pārcelt un kaut kā, teiksim, kā Amerikā, pieņemsim, kā Donalds Trumps, ja viņš tur nemaksā nodokļu, jo viņš vienā gadā noreportē, ka viņš ir tagad miljardu zaudējis, un tad viņš nākamos gadus uz tā pamata nemaksā tur ienākumu nodokļu. Un tu kā privātpersona nevar to darīt. Jā, es parasti tad atbildu, tieši par to risku arī es saku, es esmu riskējis, jā, un jo ja es būtu sabijies tajā brīdī, kad tur cena iet vēl uz leju un pārdevis un zaudējis, tad pie manis nenāktu vidu un neteikt, ak, tu nabadzītis, mēs tev gribam bišķi kompensēt tavus zaudējumus. Bet tā mums tās lietas ir, un labā ziņa, ka ir iespējams darīt citādāk. Tad pirmais bija kādā veidā, kad kā privātpersona vai kā uzņēmums, bet tāpat laikā, tīri tehniski, es tā padomāju, varbūt kāds vēl kaut kādu citu variantu iedomāsies. Nozakt, nolaupīt tos es neieliku tos variantus, tie man tik labi nepatika, bet tā lūdzu? Atrast? Pilnīgi reāls piemērs. Es reāli esmu atradusi bitkoinu mētājumies uz zemes, kad viņš bija agrākos laikos. Fiziski. 11. 12. Tas noteikti. Fiziski izprintēts uz tādas super... Tas bija Kristaps Ziepes noteikti. Bet paldies, atrast arī var, bet tad jāmeklē, kurš pazaudējis, ne? Man tā mācīja bērnībā. Ja tu atrod maciņu, tad... Tajos laikos viņi bija tik lēti, ka viņi vienkārši mētājās pa zemi. Labi. Viena lieta, ko es nekad neesmu darījis, ir bitcoin minings, jeb tā latviski, tad ieguve, bitcoin ieguve, kas rakšana, jā. Bet tas prasa diezgan gatavošanos, ieguldījumus finansiālus un, Bet tas ir variants. Mazliet varbūt ķēpīgi. Viens, starp citu, to rakšanu tīri, tas mēdz būt finansiāli neizdevīgi, īpaši par Latvijas elektrības cenām, bet bitcoin mineri ir arī ļoti labi telpu sildītāji. Tā kā, ja teiksim, tur var ietaupīt uz to, un tad tas varbūt paliek izdevīgi. Labi, protams, var jau doties uz ārzemēm, kur elektrība lētāka un kaut ko domāt, bet ne par to
Man tajā nav pieredzes, un es par to noteikti negribu vairāk stāstīt. Tad, jā, otrs variants ir, principā, tad kaut ko pārdodot vai kaut ko, pārdodot kaut kādu pakalpojumu vai preci. Īstenībā pēc Latvijas likumdošanas skaitās iemainot, jo bitcoins un citas kriptovalūtas skaitās kā prece. Tāpēc es saku iemainot, nevis pārdodot kaut ko. Tur atkal savas ķēpas būtu. Un trešā lieta, nopērkot par tradicionālu valūtu. Un tur ir diezgan daudz variantu, par kuriem pastāstīšu sīkāk. Tad tradicionālā valūta to sauc par fiat, tā eiro, dolāri un citas tādas. Kur tad pirkt par tradicionālo valūtu bitcoinu? Atkal tā kā padomāju, kādi tad varianti, vismaz man ir zināmi, komentējiet, ja kaut kas vairāk. No privātpersonas, tas būtu tā kā satikties klātienē. Varbūt ir kāds draugs, kurš ir gatavs pārdot, varbūt ir kāds paziņa. Tur ir savi riski, vai tie paziņas ir pietiekami pazīstami, uzticami. Un arī šodien jau pieminētais, kā to sauc vietne, hodl. Par to varbūt nestāstīšu vairāk, bet tā ir tāda vietne, kas saved pircējus un pārdevējus kopā un nodrošina mazliet arī kaut kādu drošību. Jā, tas ir mūsējo džeku, jā. Nē, tā ir vietne. Kā viņi ir? www.hodl.com. Jā. Jā, latviešu džeks uztaisījis šo te ir. Un gan jau, ka vēl varbūt arī kāds cits bez hodl ir. Tagad pēdējā laikā tāds ātrais iespējams tieši tīri uz Lightning Network ir vēl tāds Robosats platforma parādījusies. Kāda? Robosats. Robosat? Latvijā, jā? Nē, viņi nav Latvijā. Nē, Latvija... Izmantoja Latvijā? Nē, tur ir sepa maksājums. Izmantot tādu. Tad var arī Latviju izmantot. Un tad ir decentralizētas biržas. Īstenībā par tām man ir diezgan maza saprašana, bet decentralizētas nozīmē, ka atšķirībā no hodlu, ka tā ir kaut kāda viena organizācija, kas to visu organizē, tad tāpat kā pats bitcoins ir decentralizēts, tad arī šīs biržas ir decentralizētas, bet es neiedziļinājos. Tur var, starp citu šitie piemēri, kas Uniswap un tā, viņi tur vairāk ar shitcoiniem, bet tīri par bitcoinu pirkšanu pārdošanu. Tā decentralizēta platforma, tā ir reāla programma, jāinstalē datorā, vēl tāds BISC network. BISC network? Jā. Okay. BISQ. Tur nebūs īstie bitcoini, tur visi būs rapt. Neīstie bitcoini. Šitajos jā, bet kā būs šitajā Uniswapā reģionu tur... Ok, tad šito neņemiet vērā, jā. Es jau teicu, es šo vienkārši atradu gatavojoties, ka tādas arī eksistē, bet reku tad īsti nav precīza informācija. Mums būs jāpalabo. Labi, un tad, par ko man mazliet lielāka sajēga, ir centralizētās biržas, tad viņi pie sevis glabā, it kā tavu bitcoinu. Tur ir, noteikti esat dzirdējuši, ka pagājuši gadu bija liels ziepes, tur dažas, kā sauc to biržu? FTX, jā. It kā liekas, arī mans apsvērums bija, kad es izvēlējos biržu, lai tā būtu kaut kāda liela, arī palasīju atsauksmes, kas nav bijusi uzlausta, bet tas arī tā, nav bijusi līdz brīdim, kad viņa tiek uzlausta. Nē, es vienkārši teicu, es nepabeidzu teikumu, kā izvēlēties biržu, tas par liela, īstenībā, FTX arī bija ļoti liela birža, un, viss izskatās labi līdz brīdim, kad izrādās, ka nav tā kā izskatās, un, tas ir, tāds riskants, jā, un kā bieži ir dzirdēts, es esmu vismaz bieži dzirdējis, tad, tas, kas patiesībā šāda te birža, tas nenozīmē, ja es šajā biržā nopērku vienu bitcoinu vai pusbitcoinu vai cik tur, tad
tas nenozīmē, ka man pieder viens bitkoins. Ja? Tā kā tā skaitās, ka man ir tiesības uz to bitkoinu, bet es, kamēr vien viņš nav aparatūras makā vai cietajā makā vai programmatūras makā pie manis, tad man nav pār viņu pilna kontrole, un kādā brīdī birža var bankrotēt, vai kaut kādas citas šādas lietas notikt. Vai zādzības. Nianses, kas cilvēkiem mēdz notikt. Es zinu, pat ar lielām, teiksim, bitstampiem visiem, kā cilvēkam vienkārši iesaldē kontu, līdzīgi kā bankā. Tad, teiksim, uzdod jautājumu, pēkšņi, kur tev līdzekļu izcelsme, un tad, teiksim, viņa supports 3 mēnešus tev normāli neatbild. Un tad visu to laiku viņas līdzekļu stāv iesaldēt. Tā ir tāda, vienmēr iespējama lieta. Bet varbūt ir vērts arī pieminēt to, ka no tām 3 biržām Coinbase ir visvecākā, viņi ir visuzticamākā, viņi ir arī kotēta Ņujorkas biržā. Un viņi faktiski ir tā birža, kas nāca klajā pēc MT Goxa, kad bija līdzīgs kā FTX sūds. Un paņēma lielāko globālo klientu, tāpēc no visām tām 3 un Coinbase principā ir viss stabils. Es šodien negribu. Nesanāk, ka viņi ir vairāk eiro birža, bet no Coinbase ir ļoti attīstība. Labi, es šodien... Binance ir Binance, tad nezinu Binance. Es šodien... Bet viņām visām pasaules pārējām. Man jau liekas, ka visas biržas digitalizēs. Gluži FTX ar Mt. Goxu tā kā vienādības zīmi nevar nolikt, jo FTX bija tīrs skams. Tā kā tur bija iekšējais skams. Mt. Goxam tur bija vairāk, ka tur bija bijuši haki, un tad viņi mēģināja viņus slēpt un kaut kā izlīst no situācijas, un tur nebija tik krimināli kā FTX. Ne jau velti tomēr, Marks, kā Pele nesen nav. Viņš bija lielāks, otrs bija mazliet mazāks. Bet FTX, ne jau velti FTX šitām te Džekām draud pāris mūžu ieslodzījumu, un Markam Karpelem neviens nedrauda pāris mūžu ieslodzījumu, jo viņš tā kā nav apzināti tik lielu noziedzību kārtību. Labi. Es šodien, man vēl par šo ir daži komentāri. Pirmkārt, es šodien nenācu reklamēt nevienu biržu, un nekādā gadījumā es negribētu to darīt, jo, ja šai biržai sanāk kaut kādi mēsli, un ka es esmu kādam ieteicis viņu izmantot, negribu justies atbildīgs par to. Un šeit es esmu pieminējis tikai 3 biržas, tāpēc, ka tās vienkārši man ir pazīstamas un iespējams, ka arī vēl citiem ir pazīstamas. Neko sliktu neesmu dzirdējis, varbūt tur vienai augstākas komisijas, vienai zemākas komisijas, bet īstenībā biržu ir simtiem, varbūt kaut kādas mazākas vēl. Tātad es kā privāta persona mazliet agrāk sāku darboties un tad iegādāties bitcoinu. Bet no uzņēmuma pirmais darījums bija 21. gada maijā. Un tā viss baigi klusi, mierīgi, nekādas intereses nebija. Tad no bankas puses, laikam jāmin, ka es izmantoju Svetbank, jo citām bankām varbūt būt arī citādāk. Arī 2022. gadā iegādājos un atkal nekādas intereses nebija, bet 2023. gada beigās, kad es iegādājos bitcoinu, tad veicu pārskaitījumu uz šo te vienu kriptovalūtu biržu, tad viņiem laikam beidzot bija kaut kāda atslēgas vārdu ķeršana, un īstenībā man ļoti skaistu instrukciju atsūtīja banka. Interesanti bija, ka 7 dienu laikā man ir jāizpilda viņu lūgums, un ja nē, tad viņi varētu ierobežot vai pat pārtraukt sadarbību, ierobežot pakalpojumus vai pat pārtraukt sadarbību ar uzņēmumu manu. Bet labā ziņa, ka diezgan precīza instrukcija, lai īstenībā man tāda noderēja, jo es nezināju, nekad neko tādu nebija darījis, tad vajadzēja pilnu pārskatu, tur bija tieši tāds vārds nefiltrētu konta, tad šīs te kriptovalūtas biržas konta pārskatu. Tad pilnīgi visus darījumus, tas ir ienākošos, izējošos un arī tā kā naudas ienākšana, naudas iziešana un kaut kādu kriptovalūtu pirkšanu, pārdošanu, mainīšanu, visu. Tad es to izpildīju un
toreiz uzreiz, un tā kā arī it kā viss kārtībā. Būtībā parādīja arī savus privātos tajā kontā, savus privātos pirkumus, ne tikai uzņēmumu darījumus. Sanāk, tu aizsūtīji visu savu... Nē, man ir divi atsevišķi konti šajā centralizētajā biržā, divi atsevišķi konti. Viens ir privātpersonas un viens ir uzņēmumu konts. Var es nedaudz par šito piekomentēt? Man ir atkal pieredze bijusi kā privātpersonai. Taisn tas, ka banka vienā brīdī man pajautā, atsūtiet lūdzu savu Bitcoin maka pilnu pārskatu, visi ienākuši ieziet darījumu pa pēdējo gadu. Es, protams, pie sevis un galvā izskanēja daži rūpji vārdi. Protams, es viņiem tādu negribēju dot, es uzrakstīju pieklājīgi garāku vēstulību, kāpēc es to nedarīšu, un realitāte bija, ka viņi likās mierā un no vairāk to nejautāju. Tieši tā, ja tā ir privāta informācija, kur tev ir tiesības paturēt privātu. Jā, tieši tā es viņiem prasīju, kāpēc man jums jāatdod visu kaut kādu Bitcoin darījumu? Es, piemēram, nezinu, es aizskaitu sievai Bitcoinus, vai es aizskaitu no vienu savu maku uz otru. Tad jūs man prasat atskaiti, es nezinu, man ir zelta sudraba monētas mājā, kā es viņas no vienas atvilknītes pārlieku otrā. Es tavā vietā būtu vienkārši citu kriptobanku aizsūtīt. Nē, prasīt viņi var, jā, bet... Jautājums, ko tu uzskati par vajadzīgu kādā? Tieši tā. Es biju morāli gatavs, ka viņi man aizslēgs bankas kontu, bet viņi to negribēja darīt, un kāds mierā. Es zinu gadījumu, kad Svetbanka aizslēdz ciet bankas kontu, bija pārskaitījums uz Coinbase, kas viņu klasificēja kā pārskaitījums uz spēļu uz kazino vai ne, kas nāk tiem online kazino. Labi, bet Latvijā tas nav nekas nelegāls. Jā, tad ir kaut kāda iemesla pēc, kā sakot, tas bija pārskaitījums uz online kazino, kas un uz tā pamatojoties aizslēdz to kontu ciet un vispār pateicu čau. Lielākas summas tur gāja. Nē, protams, tur gan ir viena nianses ir arī, cik tu sensies klients, cik tu liels, teiksim, cik tev liels ir ikmēneša apgrozījums, ja tu pēkšņi saņem, nezinu, tu esi pusgadu viņa klients, saņem minimālo algu un pēkšņi tu skaiti kaut kāds 10 000, kaut kur tur jebkurā gadījumā radīsies jautājumi. Bet ja tu esi, piemēram, 15-20 gadu klients un tev tur, nezinu, 1000 grozās un tad pēkšņi kaut kāds 100 eiro darījums, kas ir Bitcoin stēmā, tad viņi, protams, tik ļoti tevi nežu. Tur kaut kā tie konti, redzēja, uz to Coinbase skaiti, tas ir kaut kur viņš iet uz kaut kādu Amerikas kontu, vai ne? Nē, Lietuvā. Binance laikam iet uz Paceru, vai ne? Binance, Coinbase gāja? Nē, Coinbase vismaz agrāk bija LHV Igaunijā. LHV banka. Es laikam pagrākiem laikam runāju vēl kādiem 17-18 gadiem, kas... Nē, 17 viņiem arī jau bija LHV. Jā? Bet tur var iekšā kritikas numuru no Svetbankas. Tev ir sepa pārskaitījums uz LHV bankas kontu Igaunijā. Jo, teiksim, uz tādu Binance skaita iekšā, tas maksājums uz Paceru, un uz Paceru pašlaik Latvijā maksā, plus Latvija maksā. Jā, viņi ir Lietuvā. Visas merchant sistēmas pie Paceras pieslēgtas viss, varbūt to nemaz nepamana, ne? Kad aiziet no Svetbankas uz... Bet Svetbanka tā redz, kā tu maksā, neatkarīgi no tā, kurā bankā ir konts. Kā tas mums pieder, vai ne? Jā. Labi. Tā, tagad, jā, varbūt tas vēl interesantākais, kā man ar grāmatvežiem ir gājis. Tā, jā, man bija viena grāmatveda, kura tāda ļoti progresīva, it kā bija, bet ne pārāk atbildīga. Un, it kā, jā, viss kārtībā un varēs visu iegrāmatot un viss notiks. Bet, es tā kā paļāvos uz viņu, ka viss būs kārtībā, bet, jā, tur tāds mazliet, jā, frāze neko nejēdz. Es nezinu, vai viņa nejēdza vai slinkuma dēļ un nevēlēšanās tā kā čakarēties, iedziļināties vai kaut kā tā, bet, jā, es to palieku zem neko nejēdz, jo sataisīja, tik milzīgas problēmas. Tas bija, jā, tajā 21. gadā un 22. Un es īstenībā par to uzzināju tikai vēlāk, jo viņa nezināja, kur iebāzt. Jā, viņa laikam man prasīja to kaut kādu tur dokumentu pamatojošu, bet tādu es nekādu nevarēju iesniegt, jo šī birža nepiedāvāja. Un
jā, tikai vēlāk, tā kā redzot un sākumā es arī gada pārskatā nesapratu, jo es tās finanses netik labi un grāmatvedības lietas saprotu, un vēlāk man radās jautājums, bet kur tad palikuši kaut kādi tur mani privātie aizdevumi uzņēmumam, un tad izrādījās, ka laikam, jā, jo to arī nekur nevar atrast, ka viņi vienkārši šos manus tad uzņēmuma pārskaitījumu kriptovalūtu biržai uzskatīja, iegrāmatoja kā mana tā privātā aizdevuma atdošanu. Tā kā, ka tas it kā būtu man aizskaitīta nauda, bet tas absolūti neatbilst patiesībai, jo šis konts ir uzņēmuma kriptovalūtas konts, un viņi, protams, to zināja. Bet tā viņa ātri tika galā ar problēmu, un man uztaisīja man liela problēma, jo tie aizdevumi, kas kādreiz tika doti, tagad sanāk, es viņus vairs nevaru, uzņēmums nevar vairs atdot man atpakaļ. Kas ir ļoti nepatīkami, bet labā ziņa, ka ir grāmatvedības uzņēmums, kas par lielu naudu sola šo lietu atrisināt. Pēc tam, tā kā lai gan es vēl nezināju par šo problēmu, bet es daudz citas problēmas biju saskāries ar citām problēmām, strādājot ar šo grāmatvedi, un es nomainīju grāmatvedi, kura atbildīgāka. Savukārt viņas problēma bija tāda, ka viņi nenormāli baidās no vārda kriptovalūta un visu, kas ar to saistīts, un bija gatava pārtraukt arī. Es gan viņai pirms tam jau teicu, ka es ar šo lietu nodarbojos un ka tā kā man tas ir svarīgi. Bet, viņa negribēja, lai uzņēmums pieņemtu maksājumus bitcoinā, bet arī, principā, tā kā viņa arī varbūt nebija gatava baigi dziļi rakties, viņa nebija galīgi, nav galīgi jauna meitene. Es domāju, varbūt arī kādā jaunāka, parasti jaunie cilvēki gatavi visu kaut ko izglītoties un sekot līdz laikam. Viņai tas nelikās svarīgi. Varbūt viņai arī pietiekami daudz klientu tāpat, tā kā, tas man varbūt mazliet traucēja, ka es jūtu, ka viņa arī līdz galam nesaprot, viņai varbūt bija kaut kāds cilvēkam pajautāt, bet tik un tā viņa līdz galam nesaprata, un tāda laba sadarbība arī nesanāca, bet vismaz viņa beidzot šos te manus maksājumus kriptovalūtu biržai tā kā aizvirzīja pareizā virzienā, nevis kā kaut kādu parādu sekšanu, bet tomēr pie aktīviem, ka tas ir tā kā no grāmatvedības viedokļa, cik es atceros vidu kaut kādos instrukcijās rakstīts, ka šie ir tā kā kaut kādi krājumi, laikam, tā tos jāsauc pareizi. Ja? Un vismaz šoreiz nekur kaut kādas naudas nepazuda. Un tad ir tomēr arī baigi jāmeklē, bet ir varbūt neminēšu konkrēti, kur varbūt privāti, ja kāds gribēs pajautāt. Es esmu gan tikko sācis to sadarbību, bet vismaz pirmajā sarunā, tikšanās mūsu reizē, šī grāmatvedības firmas pārstāvis, tā tāda mazliet lielāka firma, nevis viens grāmatvedis, un viņi teica, protams, ka viņiem esot jau pieredze arī ar kriptovalūtām, un viņi beidzot zināja, ka gadu mijā vajag tā kā pārēķināt to kriptovalūtu vērtību, kas uzņēmumam ir. Tāda apmēram tā doma ir, ka reizi gadā. Jā. Vienkārši tā vērtība, kāda ir šobrīd. Piemēram, man tur ir... Jā, tikai... Jā, laikam tas. Tas tā smieklīgi, jo zinot, cik ļoti kriptovalūtas vispār ir svārstīgas, bet uz gadu miju, kāda ir tā cena, tad reizinām ar to, cik daudz bitcoin ir, un tā varam novērtēt, kāda ir šī vērtība. Var uzreiz arī par šito tēmu. Mums bija kādus mēnešus atpakaļ prezentācija no Davida Barona. Viņa bija vairāk, tā kā tas virsraksts, tur ir nekustamo īpašumu iegāde, tirdzniecība bitcoin, bet liela daļa no tās prezentācijas kā reizi šie uzņēmumu bitcoin jautājumi. Tā kā
Es zinu, kā varbūt var pēc tam pielikt šim video kā related vai kaut ko, tai pašā kanālā būs, ko arī tur vērts paklausīties. Jo tur bija cilvēki tiešām izurdušies rakstot vidām un pārējām institūcijām vēstules un saņemot atbildes. Jo īstenībā jau man liekas, labi, es neesmu grāmatvedis un maz saprotu no grāmatvedības, bet es kaut kur to dokumentu lasīju. Nekā jau tur tāda nav. Vienkārši grāmatvedim vajag vēlēšanos izlasīt un censties saprast, kas tur ir domāts un kas vienkārši ir jādara. Bet, grāmatvežiem visvienkāršāk tur būtu saprast, ka, piemēram, es vienkārši par eiro pērku jēnas. Tas būtu ļoti līdzīgi. Es par eiro pirku jēnas un man glabātos 100 jēnas, kaut kur randomā. Tas principā saturiski tieši tas pats. Vienkārši nopērku, nezinu, bitcoin vai ethereum vai kaut ko. Man tajā brīdī tā nauda ir citā valūtā, un tai citai valūtai ir kaut kāda vērtība, kas arī mainās par laikā pret eiro kursu. Tas prieks ir, jēnas tev skaitās iekšā otrajā, bilancē otrajā grupā iedalās, nav uz līdzekļos. Jā. Krājumi cits pilnīgi, kas cits. Jā, to es gribētu teikt. Krājums tur uzvērtēt, teiksim, kilogramos, litros, tonnās vai gabalos, vai ne? Jā. Un es teiksim, var iepirkt kaut kādu lietu, teiksim, par preci. Starp citu runājot par bitcoin kā par preci, tur ir tas arī tāds strīdīgs jautājums, tāpēc, ka par citām kriptovalūtām viss skaidrs, tur skaitās virtuālā valūta, tur likumā ir nodefinēta, bet starp citu likums jaunais ir pārdefinējis, agrāk virtuālā valūta skaitījās. Viena no pazīmēm nav oficiāls maksāšanas līdzeklis nevienā valstī, tad tagad, man liekas, tur ir pārdefinēts, nav centrālās bankas emitēta nauda. Un tā ir starp citu būtiski atšķirība, tāpēc, ka bitcoins ir jau kādu pusotru gadu Salvadorā kā oficiāla valūta, bet viņi, protams, bitcoins nekādīgi nevar būt centralizēts bankas emitēta valūta. Bet uz to pamata viņš ir, tā kā legal tender, kā oficiāla valūta kaut vienā pasaules valstī, būtu pamats viņu likt kopā ar ārvalstu valūtām, nevis kā preci. Bet tas ir tāds atkal... tur tie likumi viens otram iet pretrunās bieži vien, un tas tevi kā tev trāpīsies ierēdnis, un kā tu to visu... Pagāj, bet ēteris vai litecoins vai kaut kāda... Tie nav. Tie arī nav, jā? Tie nav nevienā vienīgā valsts pasaulē, kur kāda kriptovalūta. Kurš ir, piemēram? Salvadorā bitcoins ir oficiāla valūta blakus ASV dolāri. Un tātad bitcoins ir kā valūta skaitās? Jā, Salvadorā viņš skaits kā vienā statusā ar ASV dolāri. Bet vairāk jau tāda nav, vai ne? Man liekas, kaut Nigērijā varbūt. Ne, Centrāla Afrikas Republika uz brīdi, bet viņi tur ieslēdz atpakaļ gaitu. Tur tomēr tā sauktā koloniālā franka lobijs ir pārāk liels, lai tur tās bijušās franču kolonijas. Kas notiek arī valstī ar ekonomiku, ja bitcoins tā uzlec augšā? Kaut kas baigi labs laikam, ne? Viņiem ir krājumi, bitcoins. Jā, tad interesanta diskusija aizsākās, jā. Tad tādā ziņā arī ir tāds interesants jautājums, ja jau bitcoins ir valūta kādā valstī oficiāls maksāšanas līdzeklis, tad kādēļ man no šīm cenu svārstībām ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, jo ja es pērku pārdodu eiro dolāru, tad man nav jāmaksā. Jā. Nē, tagad es runāju kā privāta persona. Jā. Bet jā, es kā privāta persona, ja es nopirku tur dolāru un pārdevu pēc kāda laika dolāru un pārdevu viņu par labāku cenu, no tā man nav jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, vai ne? Un arī ne no vienas citas valūtas nav jāmaksā. Tad... Es pat šodien esmu pētījis tiešām līdz jau kādam grieztiem, teiksim, ja es Forexā, ja es sēžu caur dienu Forexā spekulēju, man no tā nav jāmaksā nekāds ienākuma nodoklis. Pēļņas potenciālās. Es neesmu dzirdējis, ka būtu. Bieža māklēta nozīmē atbrīvoti no nodokļiem. Nevar būt. Jo viņi tikai pelna pērk vai padodot valūtas vai kaut kā tādu. Nē, es vienkārši iedomājos, vienkārši es aizēju uz valūtas maiņas punktu. Skaidrs, līdz kaut kādās visi jau to dara. Tu brauc uz ārzemēm, tu nopēc, britu mārciņus, tad tev paliek pār, tad varbūt viņi pieaug, tu varbūt tur samaina atpakaļ kaut ko, un tad neviens jau to tā kā nepievērš tam uzmanību. Labi, bet man liekas, ka tur varētu būt kaut kādi griežti. Man liekas, ka
Jo, teiksim, Paga, bet... punktā tu nevar nopirkt valūtu virs 2000 eiro, neaizpildot aktu. Labi, bet tādā gadījumā tad es jautāju, labi, pieņemsim, ka ir jāmaksā, bet tad jūs sakat, ka no kaut kādas peļņas būtu, sākot no kaut kādas sliekšņa, ja? Ienākuma deklarācija ir taču speciāls ailītes, kur norādīt visādas peļņas. Ja tev reizi ceturksnī peļņa pārsniedz 1000 eiro, tev ir vajag aizpildīt to gadu ienākuma deklarāciju reizi 4 līdz 15 datumam. Un tev tur vajag nomaksāt 20% no peļņas līdz 23. kaut kādam datumam. Un ja tev pa to ceturksnī vai pa gadu nav, tā 1000 tur tā peļņa bijusi, tad tev gadu deklarācijā, beigās tas viss jāizpild. Tā tev jāmaksā reizi ceturksnī, jā? Jā, ja tev ir peļņa virs 1000, un īstenībā man bija te jautājums, kādu vidam tev bija pieredze ar vidu nomaksāt šo ienākumu, kapitāla pieauguma nodokli, ja? Nē, tāpēc, ka es neesmu izskaitījis vairāk nekā es esmu ieskaitījis. Man vienkārši jautājums, kā tu vidam pierādīji, piemēram, tev bija slaids, kur bija pa 15 000 nopirkts centralizētā, kā tu pierādīji to iegādes cenu? Bankai, es pieļauju, ka viņi prasīs to pašu, ko banka prasīja. Ja tas biržā pirks, tad to izdruku. Es domāju, ka... Biržā eiro stāvēja pusgadu, un es nopirku tikai pēc pusgada vēlāk. Jā, bet to visu tur var redzēt. Bet biržā jau būs tev izmaksas, atskaita pa darījumu. Vai tas ir tas, jā? Jā, kā tu to vari pierādīt? Tas pēc Tas starp citu ir ļoti, šitas ir būtisks jautājums, jo pieņemsim iedomājas, teiksim, pēc likuma, ko es varu izdarīt? Es varu aiziet no privātpersonas skaidru naudu nopirkt bitkoinā šodien, un, teiksim, pēc gada viņu pārdot, teiksim, pa 2 reizes lielāku. Bet tu nevari... Kā es vidam pierādīšu, šo iegādes tur, jo ja vids un vidam, tur ir tas vienkārši, es tā kā gribu kā brīdinājumu, ka jāuzmanās, jo vidam uzsveicāts, ja viņi uzskatīs, ka tu nevari pierādīt, tad iegādes summa tiks uzskatīta 0. Un tad tu maksāsi tos 20% no... 60 000 vietā būtu, tur bija... Tad no 60 000 būtu jāmaksā, jā. Un ja tev peļņa būtu 10%, tad pēc nodokļiem, tad 10% pakās. Es savulaik pirku kaut ko no decentralizētas biržas, un tur vispār tagad ir nobrukus, un man vispār nav kādas iespējas kaut ko kādam parādīt, pierādīt. Lielākais, uz ko tu vari mēģināt parādīt, kur ir blokķēdē transakcija, un tad tajā dienā kopējā tirgus, vidējā cena bija tā, to tu vari mēģināt. Cerēt, ka kāds kaut ko tajā galā sapratīs, ko es viņam rādu. Bet nedod, ja tu vēl būs, ja tu būs tā kā robosats, tu būs pa Lightning Network nopircis, tad tev vispār nebūs nekāda blokķēdes transakcija apakšā, un tur būs vēl grūtāk kaut ko pierādīt. Tur tas tā. Secinājums bitkoinu vajag pirkt, bet nevajag nekad pārdot. Tā ir problēma. Pērts par bitkoinu. Nopērts bitkoinu, pēc tam pērts par bitkoinu. Nē, tā skaits atpirkšošana no viņa viedokļa, un tāpat ir jāmaksā nodokļi. Tā, ir tāda iestāde finanšu izlūkošanas dienests, kā viņi sauc, finanšu izlūkošanas. Finanšu izlūkošanas dienests, jā. Un, viņi ir tie, kas noziedzīgi iegūtus līdzekļus mēģina izcert, kuri to... Bet bankām ir uzdevums tā kā... Bankas, laikam, viņiem sniedz informāciju. Es nezinu to visu ķēķi, kā tur īsti ir. 15 000 tas ir... Vidam? Jā, vidam. Nē, Fids ir bišķi sāvāk. Vidam iedod... Vids ir par nodokļiem. Vārdiem, uzvārdiem, kas bijis virs 15 000, kur droši vien ir pusi Latvijas populācijas. Katrā bankā jābūt FID darbiniekiem. Jā, šī te iestāde rūpējas par to, lai netiktu finansēts terorisms un lai netiktu legalizēt noziedzīgi iegūt līdzekļi. Un tad, katrai bankai ir pienākums izķert šādus te iespējamos. Un, tad, es domāju, tas arī bija tieši tas iemesls, kad es no tā privātā konta pārskaitīju, no biržas pārskaitīju atpakaļ uz savu privāto kontu, tad tas ir runa par privāto bitkoinu, tad arī ieinteresējās
Jā, tad man pirms pavisam dažām dienām, pirms nedēļām dažām, kad tad pārskaitīju no privātā konta, no kriptovalūtu biržas, pārskaitīju uz privāto kontu, tad banka man palūdza, lai es izskaidroju šīs naudas izcelsmi. Lai gan es tā kā biju pirms dažiem gadiem uz šo pašu biržu skaitījis, bet viņi to tā kā nespēja sasaistīt. Es tad vienkārši viņiem pašiem aizsūtīju viņu pašu bankas tur kontā izrakstus, kuros bija redzams, ka es esmu šādas un tādas summas pārskaitījis un ka kopā sanāk. Un, it kā kaut kādas dienas jau ir pagājušas un neko vairāk nav prasījuši. Es domāju... Summa nepārsniedz to, ko tu biji Jā, nepārsniedz. Un es domāju, ka tas ir tieši šī te finanšu izlūkošanas dienesta sakarā, ka šī nauda nav tur, ka es neesmu kādam tur ieročus pārdevis vai kaut ko tam līdzīgu, ka tā pati man nauda, ko es kādreiz ieskaitīju, tagad viņi nāk atkal ārā. Jā, un šis, domāju, nav nekādā sakarā ar nodokļiem, nav nekādā sakarā ar vidi, bet vairāk ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju vai terorismu finansēšanu, ka tas ir FID uzdevumā veikts bankas darbība. Tā. Jā, un tad šis ir Know Your Customer saīsinājums, jeb pazīst savu klientu, un principā veidojot kontu kriptovalūtu biržā, ir jāizpilda anketa. To es tā kā varētu, varbūt, ja būs interese kādā no nākamajām reizēm, pastāstīt tieši kā, es nezinu, ja tiešām, ja būs interese, es pieļauju, ka daudz šeit klātesošie un klausītāji ir iegādājušies kriptovalūtu un zina, kā to izdarīt, bet ja varbūt arī ir tādi, kas nav un kurus tas interesētu, man ir doma, ka varētu arī sagatavot prezentāciju par to, kā izveidot kontu biržā un arī par dažādām niansēm, kā tur iegādāties. Tur ir nianses. Bet šodien mazliet vēl pastāstīšu arī par to, tātad es tā uzņēmumu kontekstā arī stāstu, bet tas ir ne tikai uzņēmumu, bet arī privātpersonas kontekstā ir abos gadījumos jāizpilda šī klienta anketa, sākot. Kādas ir visur kopīgās lietas, gan uzņēmumam, gan privātpersonai, tad tur vajag šīs atbildīgās personas, tur piemēram, ID karti vai pasi tur fotografēt, sūtīt. Un vēl viņiem tad ļoti svarīga lieta ir adrese, un tā, es atceros, varbūt vēl kaut kādi citi ir sīkumi, ko viegli tur par sevi kaut kādus datus ierakstīt, bet, jautājums vai gribās, bet ja veido šādu kontu, tad tas obligāti ir jādara. Un ķēpīgā lieta ir, un arī tā ir abos gadījumos, vai privāta persona vai uzņēmums, ir nepieciešams tā kā to, kā lai to nosauc, to adresi pierādīt. Tas ir liels čakars. Es tieši to stāstīšu, kāpēc tas ir čakars. Tas ir liels čakars. Un es riktīgi arī nomocījos, jo varbūt tur kaut kādās citās valstīs viņi tur saņem pa pastu rēķinus, bet Latvijā mēs par laimi nesaņemam pārāk daudz pa pastu visādus rēķinus. Un viņiem vajag, tur kā piemērā ir rakstīts, sameklējiet kaut kādu savu rēķinu, kurš nav pārāk vecs, kurā ir redzama tā adrese, ko jūs norādījāt kā savu kontaktadresi. Un grūti ir atrast, baigi grūti. Un, vai nu pašam taisīt. Bet es centos visu darīt godīgi un pareizi, bet bija baigi grūti, bet beigās es kaut ko, kuru man likās, ka varbūt nepieņems, jo šis īsti nav rēķins, kaut ko es tur atradu. Bet to lietu izgāju. Un, kas uzņēmumam vēl tur kaut uzņēmumu reģistrācijas apliecību prasīja? Un īstenībā gribu teikt, ka ļoti līdzīgi.
nekas daudz sarežģītāks uzņēmumam nebija. Toties uzņēmumu kontam, tur vismaz tajā biržā, ko es izmantoju, ir lielāki limiti kaut kādi, bet nu labi, tas īstenībā ir smieklīgi, jo, nu, priekš manis tur, es nezinu, ja privāta personai varbūt tur dienas pārskaitījuma limits tur kaut kāda tur 100 000, nē, man liekas, ka tur bija vēl daudz, nu, milzīgas summas, nu, tad uzņēmumam tie limiti tur ir, es pat nezinu, vai ir limiti, bet, nu, principā lielākas tās summas, bet, nu, tā kā es neesmu tādu līmeņu uzņēmējs, tad man tas pilnīgi neuztrauc. Man ir vienalga, abas tās robežas man ir nesasniedzamas. Nu jā, tad īsumā par šo slaidu, tad uzņēmumam nav daudz sarežģītāk nekā privātpersonai, bet abiem diviem viņiem ir tomēr pietiekami ķēpīgs tas process pierādīt savu identitāti. Nu jā, tas arī šodienai viss ir, un ja varbūt vēl ir komentāri vai kādi jautājumi, tad labprāt atbildētu. Un, ja kas, arī varam pāriet uz neformālām sarunām un noteikti izmantojot iespēju, ka šeit ir visādi pieredzējuši cilvēki.